Mācību gads jau rit pilnā spārā. Sācies jau 2. mācību mēnesis, un mācību darbs Aizkraukles novadā rit visai veiksmīgi. Atskatoties uz notikumiem atpakaļ, augusta beigās deputāti lēma neatvērt 1. vidusskolā 10. klasi. Un šajā sakarā vecāki, skolotāji un Krievu kopiena Lada ir vēsušies ar jautājumu pie izglītības ministrijas izskatīt šo jautājumu Aizkrauklē, un arī sagaidījām pirmdien 13. oktobrī ministres Druvietes vizīti Aizkrauklē, un tādēļ sarunāsimies ar izglītības pārvaldes vadītāju Astru Siliņu, jautāsim, kā noritēja Inas Druvietes vizīte šeit, ar ko viņa satikās, un principā kāda bija gaisotne šajā vizītē, kura bija ar mērķi kontrolēt, vai šis jautājums ir norisinājies pareizi Aizkrauklē. Jā, bija pirmdien mums izglītības ministre Druvietes kundze. Vispirms mums bija tikšanās Aizkraukles domē. Viņa gribēja izzināt viedokli pašvaldības šajā jautājumā un interesējās arī par to, kā tika sastādīts šis izglītības iestāžu optimizācijas plāns, un tādā mierīgā gaisotnē mēs to pastāstījām, pārunājām, un viņa gribēja dzirdēt tieši pašaudzēkņi, kuri no 1. vidusskolas ir aizgājuši uz novada ģimnāziju, viņu viedokli, kā tad viņi tur jūtās, vai ir iejutušies, vai saņem nepieciešamo atbalstu. Un tātad pēc tikšanās domē mēs devāmies uz ģimnāziju. Ģimnāzijā Druvietes kundze pati gribēja tikties ar audzēkņiem bez mūsu līdzdalības, bet pēc tikšanās viņa teica, ka tā ir noritējusi ļoti mierīgi un varēja teikt, ka audzēkņi ir iejutušies ģimnāzijā, daži dzied korī, daži piedalās arī, ir iesaistījušies skolēnu pašpārvaldē, jau ir izveidojušās draudzīgas saites starp audzēkņiem, un tā tad var teikt, ka ir iejutušies. Arī valodas barjera nav, faktiski var teikt, nekāda, bet Druvietes kundze pati ir valodniece, un viņa varēja tīri profesionāli šai lietā arī skaidrojumu dot, kā no augstākais 2 mēneši, un tad šī valodas barjera būs pilnībā izzudusi. Prieks dzirdēt patiešām, ka audzēkņi ir iejutušies. Tur ir 6 vai 7 audzēkņi, kas ģimnāzijā? 6 audzēkņi ir ģimnāzijā. Pēc tam mūsu vizīte turpinājās Aizkraukles 1. vidusskolā, kur mūs jau sagaidīja samērā liels ļaužu pulks, kurus interesēja ministres viedoklis par šīs 10. klases neatvēršanu. Mūs sagaidīja gan audzēkņi, gan skolotāji, gan skolas vadība, un bija arī interesētie vecāki ieradušies. Tikšanās noritēja arī samērā mierīgā gaisotnē. Ministre izpauda savu viedokli, ka pašvaldība ir rīkojusies pareizi, un pašvaldībai ir tiesības noteikt audzēkņu skaitu klasē, un jāņem vērā, ka tā tomēr ir 10. klase, tā nav pamat izglītība, kura ir obligāta un nodrošinām pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, bet tā jau ir vidusskolas klase, un šādu pašu izglītības programmu, kā mēs jau zinām, iepriekš esam runājuši, piedāvā gan Vakarmaiņu vidusskola, gan arī novada ģimnāzija. Ministrs kundze savā runā vairāk kārt uzsvēra to, ka ar katru gadu aizvien vairāk pieaug latviešu valodas īpatsvars mācību procesā. Jau tagad apmēram pusi mācību priekšmeti notiek mazākumtautību valodā, otra pusi latviešu valodā notiek, un arī tādas pašas tendences ir domājums sagaidāms arī uz priekšu. Un ministri uzsvēra šo te valodas daudzveidības nozīmību, ja skolēns, kurš tātad mācās, kuram ir dzimtā valoda Krievu valoda, pratīs arī latviešu valodu, un, protams, jauniešiem ļoti aktuāla ir angļu valoda, ja ir šo 3 valodu prasme, tad arī, protams, tālāk studējot un karjeras izvēlē būs lielākas priekšrocības šiem audzēkņiem. Jā, tātad šis jautājums tomēr vēl nav beidzies, viņš turpinās, un zinu, ka ir saņemtas arī rakstiskas atbildes no Vides un reģionālās attīstības ministrijas par to, ka, protams, ka darbība nav bijusi pretiesiska pašvaldības, bet ir vēl iespējas tātad šim te personām, kas iesaistītas, ieinteresētas klases atvēršanā, vēl pārsūdzēt mūsu administratīvajā tiesā pašvaldību, vai ir ziņas, ka viņi to plāno, vai ir bijušas kādas
kādas sarunas par to, kad tomēr šis lēmums tiks pārsūdzēts šajā tiesā? Pašreiz man nav pamata teikt, ka tiks pārsūdzēts. Gaidīsim, laiks rādīs, vai tā būs. Vienīgi tā pašvaldību ministrija ir mums ieteikusi, ka varam pārskatīt varbūt audzēkņu skaitu, lai nav 10. klasē viss 20 minimālais audzēkņu skaits, bet ka tas varētu būt mazāks ap 15. Bet savukārt ministrs kundze par šo jautājumu teica, ka pašreiz arī tiek valdības aprindās runāts par to, ka pilsētās tomēr vidusskolas klases noteikti ar 20 audzēkņiem, un lauku novados tie varētu būt vidusskolas klasēs ap 12 audzēkņiem. Bet tas ir tā tikai vēl provizoriski un projekta līmenī. Un tātad 6 bērni no šīs potenciālās 10. klases ir ģimnāzijā, vai ir ziņas par pārējiem, jo bija 15 iesniegumi, vai ir ziņas par pārējiem 9, kas ir noticis ar viņiem? 2 audzēkņi mācās Vakara Maiņu vidusskolā, 1 audzēknis mācās profesionālajā vidusskolā, tepat Aizkrauklē, un 2 jaunieši ir devušies uz Skrīveru vidusskolu. Principā tad jaunieši mācās, un par to vairs bažas nevarētu būt. Jā, jo mācību gads jau ir krietni iesācies, tūdaļ jau, kā zināms, gaidāms brīvlaiks pirmais, un viss notiek, jā. Paldies par sarunu, lai tad veiksmīgs tiešām šis mācību gads, un lai katrs atrod sev piemērotāko skolu un izglītības programmu Aizkraukles novadā. Rudens ir tāds vīrusu laiks, un katram cilvēkam pašam jārūpējas par savu veselību, un, protams, ka fiziskā labā formā esošs cilvēks nekad nesaslimst, vai arī saslimstot, viņam ir vieglāk cīnīties ar slimību. Tādēļ šodien mums tāda sportiska kompānija, sarunāsimies ar sporta centra vadītāju Valdi un basketbola entuziastu Gundaru, un parunāsimies par to, kādas aktualitātes sportā Aizkrauklē, un varbūt arī jums kāda noderīga informācija. Un jautāsim sporta centra vadītājiem Valdim par to, kas jauns sporta dzīvē, kur varam līdzi just, kur varbūt paši varam piedalīties, kas jauns sporta centrā, kas noticis un kas būs. Sporta centrā ir sākusies sezona, visi ir pārvākušies uz halli, gan vieglēti, gan sporta veidu pārstāvji. Citi jau arī visu sezonu halē atradās, piemēram, kā basketbols, volejbols, un viņi ārā negāja vienīgi pludmales volejbols, bet tagad tā sezona ir sākusies intensīvi, un ļoti noslogoti mēs esam, un tiek visi plāni stādīti, sporta pasākumu plāni. Mēs redzam, ka ļoti daudz tie pasākumu plāni ar katru gadu paliek vairāk, un praktiski nevaram atrast tās brīvās vietas, kur ielikt spēles vai pasākumus kaut kādus jau jāsāk kādam atteikt. Un tā kā mums ir ļoti daudz komandas, arī vietējās komandas, kas piedalās visādās līgās. Florbolam sākās sezona 2. līgā, bija pirmā spēle, un arī ļoti daudz spēles ir. Tāpat tās arī pie mums spēlē handbols, mēs izpalīdzam Skrīveru komandai. Un viņi spēlē arī pie mums gan jaunieši, gan pieaugušie komandas, gan sievietes spēlē. Tāpat tās arī ir volejbols mums, Nacionālā līga, arī daudz komandas. Un tāda no pilnīgākajām komandām, kas mums ir Aizkrauklē, tas ir veterāni basketbolā, kur praktiski lielākā daļa ir vietēji entuziasti arī spēlē, un kas ir ilgus gadus jau trenējušies un jau spēlē diezgan labā līmenī, salīdzinājumā, kā bija sākumā. Un tādēļ mēs mēģinam visām komandām kaut kā izdabāt, lai dabūtu tos laikus un lai nepārklātos spēles. Tad lielākie pasākumi mums šomēnes ir paredzēts šonedēļ Askrādes turnīrs, kur ir basketbols, volejbols, visas Latvijas mērogā, kur sabrauc ļoti daudz komandas. Un tā kā viens arī no autoriem šā pasākuma sākotnēji jau iniciators ir Gundars, tā kā viņam arī komanda ir veterānu, un varētu uzjautāt Guntaram arī, kā iet viņa komandai un kā viņi gatavi šim turnīram, kas notiek ikgadēji pie mums jau 3. gadu. Es saprotu, ka Valdis izsakās ļoti pozitīvi par veterānu basketbolu Aizkrauklē, un Gundaram tad arī jautāsim. Cerams, ka jūs neesat tie, kuriem atsaka hallē treniņu stundas vai spēles sarīkot.
Jā, valde varbūt jāpalabo. Viņš saka, kādam ir jāatsaka, bet cik ir dzirdēts un cik ir runāts īstenībā, jau vienmēr tiek atrasts kāds risinājums, un nevienam jau arī nav atteikts, jo, teiksim, tos spēļu grafiks jau ir diezgan pagrūti sastādīt. Ir citu pilsētu komandas, ir katram savas vajadzības, savi laiki, bet tomēr kopīgiem spēkiem kaut kādu risinājumu atrodam. Ja runājam par pašu komandu, tad mēs šogad atkal startēsim Maksija basketbola čempionātā 24. pēc kārtas vecuma grupā kungi 50+. 8 komandas ir mūsu grupā, būs rudenī 3 mājas spēles, 4 izbraukumi, tātad 7 spēles. Jāsaka, par perspektīvām domājot, paliekam arvien vecāki, tātad ar katru pēc noteikti laika jāstartēja citā vecuma grupā, un abēdina tas, ka, diemžēl, tuvākajā apkaimē mums rezerves nav nekādu, klāt īstenībā nenāk. Ja? Teiksim, bija cerības, ka mēs sākam visu šo kustību, bija cerības, ka tomēr daļa bijušo basketbolistu atdzīvosies un pievērsīsies šīm sporta lietām, bet, dzīve ir traumas, ir visādas citas lietas, un tas papildinājums ir tāds pamats. Vienīgais priecē tas, ka it kā mēs esam kodols šim basketbola kustībai, un nāk mums pašreizējie skolnieki, bijušie absolventi, kas aizkrauklas skolu, arī 18, 19 gadi, mazliet virs 20. Jāsaka tā, pagrūti ir apvienot šos dažādos vecumus tādā, patīkamā, teiksim, treniņu nodarbē, jo tomēr vecuma starpība ir fiziskās iespējas cits, un jaunatnē ir domāšana savādāka, ja, teiksim, attieksme pret basketbolu kā tāda, attieksme pret cilvēkiem, bet, kaut kā nebūt, pamazām tas tiek, teiksim, pāri un veidā nonivelēts, ja, tā nedaudz, ja, tad puišiem rodas neliela, teiksim, pietāte, ja, teiksim, savas personības netiek pacelts augstāk, kā saka, treniņa laikā. Tā, piemēram, vakar mēs bijām 17 cilvēki, ja, teiksim, pusi uz pusi seniori, un jau, kā saka, no 30 līdz 18, ja, bet, arī tas ir svarīgi, ka puišiem ir, kur nodarboties, un ir kur nākt un darīt. Tas ir perspektīvākais, priecēties. Un mēģināsim kādu jauniešu komandu arī sagatavot novada čempionātam, ja izdosies. Maz tādu labu spēlētāju gan ir, bet, kaut kas jau tiek veidots. Tā, apmēram viss. Sestdien arī tas Askrādes kaus būs pirmo reizi ciemiņi no Liepājas būs. Viņi Kurzemes līgā tur spēlē un braukā pārzemēm un tā, un gribās apstīties, kāda viņi ir, teiksim, un tā ka tas viss. Un arī, teiksim, šādi turnīri, tie jau veidot tādu, gan arī draudzīgas attiecības, gan biznesa attiecības veidojās no savstarpējas pazīšanās, ja, teiksim, tās. Tas ir arī tāds pozitīvs moments, jā. Tā kā viss apmēram būtu, jā. Sakiet, kāds ir tas juridiskais formāts, kādā darbojās šāda komanda? Tas ir sporta klubs, basketbola klubs? Mēs esam sporta klubs AV Aizkraukli, jā, teiksim, zem šāda lozunga, papildus lozunga. Tā mums vienkārši komanda sauc. Viņš ir tā kā reģistrēts kā sabiedriska organizācija. Jā, sabiedriska organizācija. Tad jums tur arī ir tā visa tā organizācija, droši vien ir kādi valdes priekšsēdētāji, treneri, kas atbild par izbraukumiem, vai to dara daži entuziasti, kā ir tas kodols? Konkrēti par basketbolu to dara faktiski tikai es, jā, teiksim, pa pāriem sportiem. Viens cilvēks. Viens cilvēks gan visu, protams, jā, bet. Tas ir tāds balstīts, ja jūs taču ikdienā strādājat kādā citā darba vietā, jūs taču nenodarbojaties tikai ar basketbolu. Protams, strādājis, ATR pa galveno inženieru jau gadus 20, jā, bet es domāju, ka, teiksim, sports tas jau ir pārslēgšanās uz citu sfēru, tas ir atvieglojums galvai, dvēselē un pārējām, un tas apjoms nav tik liels, lai to nevarētu izdarīt. Kādreiz arī ir pagrūti, bet nekāda problēma. Un kādreiz nav tā, kad nolaižas rokas un nav motivācijas, vai šī motivācija ir vienmēr?
Nē, nav tā. Kā Valdis pieminēja, pirmie gadi mums varbūt bija grūtāk, ja mēs tur, man liekas, pirmajā sezonā 45 plus mēs bijām kaut kur 7. vai 8. Nu, teiksim, pēdējie. Ja? Nu, tagad nevarētu teikt, ka pārāk spoži, bet mēs esam regulāri 5. stabili. Ja? Un tas līmenīts ir, tā fiziskā forma ir noturēta tādā līmenī, kad ejot gadiem uz priekšu, tomēr mēs esam spējīgi uzrādīt kādus labus rezultātus attiecībā, teiksim, pret Rīgas komandām, ja, kur ir lielāka izvēle. Tad viņi jau brauc ciemos pie mums ar pietāti. Ja? Viņi vairs nebrauc ar kādiem tur rezervas soliņa vai ko tādu, bet brauc jau nopietni pamatsastāvu veči, lai būtu, nu, teiksim, konkrēti varētu ar mums spēlēt. Teiksim. Nu, lai nav tā, ka mūs varētu cepurēm nomētāt vienkārši. Ja? Nu, tā. Jā, prieks dzirdēt tiešām jūsos tāds entuziasms, bet visas šīs lietas arī droši vien maksā kādus līdzekļus, no kurienes līdzekļi, nu, kaut vai izbraukumiem, transportam, aprīkojumam, vai tas ir pašfinansējums, vai rakstat projektus un lūdzat finansējumu kādiem sponsoriem? Projektus mēs nerakstam. Mums ir arī daži uzņēmēji komandā, ja, kas atbalsta komandu. Paši mēs regulāri vācām ikmēnešu nodevu uz lielākiem, teiksim, turnīriem. Paši piesaistām, ir, teiksim, nu, no draugu vidas arī pa brīžiem gadās kāds piesaistāms, kāds sponsors, ja. Un, protams, arī atbalsta doma mūs, ja, dalības maksas, teiksim, turnīros, meistars, tas ir Maksī basketbola čempionātā, uz pašvaldības sporta spēlēm, par cik pārstāvam aizkraukli, ja, tad nu, es jūtu atbalstu no domas, teiksim, gan morāli, gan arī tomēr materiāli tiek, un tas ir patīkami. Jā, nu prieks dzirdēt, bija prieks sarunāties, lai mums viss izdodās, lai basketbols dzīvo ilgi. Aizkraukles novadā vēl jautāsim Valdim, kā jau dzirdējām šīs nedēļas nogalē, tātad varam doties uz basketbolu spēlēm, halē, varbūt precizēsim cikos un kā? Ne tikai basketbola spēlēm, volejbola ar spēlēm, tas ir basketbols un volejbols kopā veterāniem 10. sākās mums. Sestdien tas būs? Jā, šo sestdienu. Un turpinot runāt par pasākumiem, arī plānojam nākotnē, arī domājam par turnīriem, citiem turnīriem, kā iesaistīt jauniešus un bērnus, kas mums ir komandas. Tagad ir futbola komandas ļoti daudz aizkrauklē, un tā mēs mēģināsim arī organizēt pie mums uz vietas arī turnīrus jauniešiem, bērniem, maziem, tur, kur ir mūsu pilsētas bērni daudz piedalās. Tādēļ arī mēs tuvākā nākotnē, novembra sākumā, arī būs pirmais tāds turnīrs, kur būs iekļauti vairāki vecumi bērniem, un pieaicinātas komandas būs no visas Latvijas. Un kā no galvenajiem entuziastiem futbolā, pie mums ir Antons, ciematnieks, kurš ar mazos bērnus trenē un arī piesaista gan līdzekļus, gan arī spēlētājus. Un vēl tādiem lielākiem pasākumiem pie mums oktobra beigās ir Baltijas čempionāts kadetiem volejbolā, jauniešiem volejbolā, un kur nebija pasākums, sabrauc no Baltijas valstīm, arī no Somijas kopā līdz 270 sportistiem. Un 3 dienas, visu nedēļas nogali pie mums halē norisināsies spreigas cīņas, un kur varēs vērot, un arī mūsu vārds aizkrauklis izskanēs pa visu Latviju, kad pie mums notiek tādas pasākumi, ka mēs esam spējīgi uzņemt šādus pasākumus. Vēl pa pasākumiem arī drīzumā sāksies vietējie čempionāti basketbolā, futbolā un pārējos arī sporta veidos. Arī florbolā sāksies vietējais čempionāts. Tādēļ, kā mēs redzam, ļoti spraigi mums iet visu laiku un mēģinam atrast robus, kur ielikt, lai nepārklājas šie pasākumi. Un tā kā pasākumi ļoti daudz, arī daudz palīdz sporta organizatora Indra. Mums pa pasākumiem galvenā atbildīgā ir, un tā mūsu tā dzīve norit aizkrauklē.
Jā, prieks dzirdēt, ka tiešām ir ļoti daudz, kas notiek. Tad sekojam līdzi informācijai par sporta pasākumiem www.aizkraukla.lv un paši sportojam un dodamies līdzi just savējiem.